Labdien visiem! Priecājos jūs redzēt RSU karjeras dienas diskusijā, ko darba devējs sagaida no tevis šodien un rīt. Prasmes nākotnes darbam. Mēs visi zinām, ka darba tirgus mainās ātrāk nekā jebkad. Parādās jauni darba rīki, mākslīgais intelekts un attālinātais darbs. Taču cilvēka faktors joprojām paliek vissvarīgākais faktors. Šodien kopā ar 3 pieredzējušiem ekspertiem mēģināsim atbildēt jautājumu, kādas prasmes būs nepieciešamas pēc 7 gadiem un ko jaunieši darīt jau tagad, lai tam sagatavotos. Un tagad nedaudz iepazīstināšu ar mūsu šīs dienas viesiem. Pirmais mūsu šodienas viesis ir personāla atlases konsultanta Alliance for Recruitment karjeras coach Vieneta Bērziņa, CEO Vogan Farm kvalitātes vadītājs un atbildīgais amatpersona Latvijas farmaceitu biedrības rūpniecisko farmaceitu sekcijas vadītājs un DOE Farm CEO valdes loceklis Uģis Kūms. Un apmācība produktivitātes direktore, kompānija TET, LKAA vadītāja, Vestminsteras universitātes studentu mentoru un jauniešu akadēmijas Pacelt pasauli dibinātāja un vadītāja Dace Briede Zālīte. Liels paldies, ka šodien ieradāties. Mūsu skaitājušo ļoti novērtē. Un sāksim ar pirmo jautājumu. Un jautājums būs jums katram. Kā jūs definētu nākotnes prasmes? Vai tās ir jaunas, vai tās pašas tikai citā kontekstā? Mikrofons? Jā. Labdien! Man liekas, ka nākotnes prasmes ļoti attīstās. Tas, kas šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, ir gan jauniem, gan veciem, tas vairs nav vecuma nozīme, ir spēja vispār iet laikam līdz, jo šobrīd tas, kas tiek prasīts darba vidē, ir pirmkārt ārkārtīgi liels temps. Spēja, principā, būt gatavam, ka jebkuru plānošanu, ko saplānoju vakar, rītdien jau izskatās pilnīgi savādāk, jo nāk jauni uzdevumi, un tev ir jābūt ļoti agile, ļoti fleksiblam, momentāni pārkārtoties. Un tas, kas vēl viena ļoti tāda, varbūt prasme, kas ir ļoti nedefinēta, bet ir ārkārtīgi svarīga, ir spēja izturēt. Un angliski tas vārds resilience. Spēja spēlēt garo spēli, jo ir daudz, ko es kādreiz redzu darbvietā, un jaunieši, teiksim, un ne tikai jaunieši, arī jebkurā vecumā cilvēki gatavi atnākt uz amatu, un tad viņi apjūk no tā, ka tas temps un tas apjoms ir tik ārkārtīgi titānisks šobrīd, ka ir cilvēki, kuri spēj būt tikai tādā kā drīzāk definētā mierā, bet tādā ļoti dinamiskā vidē viņi to nespēja izdarīt. Tad tās rītdienas prasmes ir gan tehniskās kompetences, gan reizinājums ar tādu, kā es pat teiktu, izdzīvošanu, ar pilnīgi kaut kādu tādu, kas iepriekš nav bijis tik ārkārtīgi dinamiski, jo šis mākslīgā intelekta laiks iedod to, ka vieniem ir spējas ātrāk producēt lēmumus un priekšlikumus, un kādi citi varbūt nav tik spējīgi tik ātri to paveikt. Līdz ar to, teiksim, tāds pilnīgi jauns tad avatārs, kas šobrīd jābūt katram no mums, ka tu esi jau tāds ar jaunu reizinājumu, ar pātrinājumu reizinājumu, es teiktu. Jā, tad paldies, Dācis. Papildinot arī Dācis, es teiktu, ka tās pašas prasmes vien ir tikai citā kulītē. Papildinot noteikti arī komunikācija prasmes, tās pašas vecās labās, un arī ienāk arī jaunā paudze tirgu, un tad bieži vien māk komunicēt varbūt rakstiski, bet neprota prezentēt vai komunicēt tātad klātienē, kā to arī izdarīt. Komunikācija prasmes un spēja mācīties, apgūt jaunas lietas, tas ir tas, ko sagaida darbinieks. Patstāvīgi mācīties bez skolotāja, bez varbūt mentora, ka tu pats ej atrodi, mācies un dari. Tās varbūt tās pamata prasmes, kas nāk prātā man. Jā, paldies kolēģiem par viedokļiem, ļoti vērtīgi. Es vairāk nāku no farmācijas industrijas un pārstāvu šo industriju, un tāpēc skatoties no mana skatu punkta, cilvēkam tām prasmēm jābūt saistītām ar likumdošanas prasību ievērošanu, tad pieturēties jau pie esošām vērtībām, bet spēt izpildīt tās daudz ātrāk, daudz kvalitatīvāk, izmantojot jaunus resursus, pieejas, mākslīgo intelektu. Kā es biju mācībās dažādās un klausos par mākslīgo intelektu, tad cilvēkiem ir jāspēj veidot prasme, uzdot jautājumus, precīzus jautājumus, jo attiecībā uz mākslīgo intelektu tu saņemsi tādu atbildi, kādu tu uzdos jautājumu. Līdz ar to šai spējai jābūt spēcīgai, un to es arī saviem bērniem mācu, jo šobrīd uzdot pareizos jautājumus, lai saņemtu īstās atbildes.
Jā, un tad būs neliels papildu jautājums. Kādas pārmaiņas darba tirgu jūs redzat tuvāko 7 gadu laikā? Kas mainīsies visvairāk - tehnoloģijas, cilvēki vai vērtības? Es domāju, ka tehnoloģijām ir ļoti liela ietekme. Mēs šobrīd, piemēram, mākslīgo intelektu diezgan daudz runājam. Mēs runājam vairāk tādā kā promptu līmenī. Bet, piemēram, ja mēs skatāmies ražošanu, tad mākslīgais intelekts šobrīd aizstāja darbus vai sāk aizstāt darbus. Un tas ir globāli, tas redzams vairāk nekā Latvijā, bet Latvijā tas arī nāk iekšā. Sāk aizstāt darbus tos, kurus pieņemsim iepriekš, cilvēku mērķu plānošanā skolā to neliek. Pieņemsim būt par atkritumu šķirotājiem. Ja, vai, teiksim, pastāv par vēstuļu šķirotājiem. Neviens to neliek tādos, varbūt, primārajos savos mērķos profesiju izvēloties. Tad, respektīvi, šeit ļoti ienāk iekšā mākslīgais intelekts un roboti, kuri paņems tās profesijas, kuras šobrīd mums šķiet, ka vēl Latvijā īpaši arī tomēr mēs daram ar rokām, bet tehnoloģijas ir tas viennozīmīgi, kas tuvākajo laikā aizvien vairāk un vairāk pārņems. Vietā mums būs jāliek citas prasmes, mums būs jāsāk domāt, kā mēs paliekam, ejam laikam līdzi un iemācamies tas, ko jūs teicāt, pareizi formulēt, pareizi attiecīgi analītiski līdz ar to domāt. Analītiķi ir tas, kas šobrīd ir ārkārtīgi darba tirgū pieprasīts. Jebkurā uzņēmumā analītiķis ir kritiskā amata loma, jo bez tā tālāk vadība nevar pieņemt strateģiskos lēmumus. Es domāju, ka viss mainīsies, gan, protams, arī tehnoloģiskā puse, ko tu minēji. Tātad mākslīgais intelekts ienāk, noteikti tātad arī šīs prasmes ir nepieciešamas. Arī vērtības mainīsies, jo, ja mēs runājam par jauno paudzi, tai Z paudzi konkrēti un arī jaunāki, viņiem ļoti svarīgas ir vērtības. Un tad arī mainīsies to, kā tad organizācijas skatās uz vērtībām. Nevis tikai varbūt uz algu, ko piedāvā vai bonusiem, bet vairāk runāsim tieši par vērtībām. Līdz arī tas, es domāju, arī mainīsies. Un arī pats cilvēks noteikti līdz ar to ar visām tehnoloģijām, mākslīgo intelektu. Es domāju, ka pārmaiņas būs lielas, un tad jautājums, kā mēs tiksim vai netiksim ar to galā. Jā, es pilnīgi piekrītu kolēģiem, ka tā dinamika ir ļoti strauja un viss mainās. Un mainīsies, es piekrītu, visas šīs 3 komponentes. Un ikdienā cilvēkiem ir jāspēj tikt ar to galā, lai tiktu līdz industrijas attīstībai, vispār sabiedrības attīstībai. Jo paskatāmies atpakaļ, vēl 10 gadus atpakaļ, kādu telefonu mēs lietojam, kādu mobilo telefonu mēs lietojam ikdienā un kādu mēs lietojam šodien. Vai tas mums kā cilvēkiem neprasa mainīties un pilnveidot savas prasmes, lietot šo mobilo telefonu. Tāpēc mēs varam pasties jebkur apkārt un tas mēs jau esam šobrīd mainījušies, bet tas, kas ir jāņem vērā noteikti, ka šī attīstības tendence ir arvien straujāka un mums būs jāspēj mainīties arvien ātrāk un ātrāk. Un tas varētu būt tāds mans pienesums pie kolēģi jau teiktā, kad šī mainība, šī dinamika ir daudz straujāka. Pie vērtībām varbūt līsi. Mums ir ļoti atšķirīgas vērtības tie, kas ir sudraba paudze un tie, kas ir jaunie, jo tai sudraba paudzē, piemēram, ko nozīmē veselīgs dzīvesveids vai veselīgi ēst, ir pilnīgi citādāk nekā, kas ir veselīgi ēst un veselīgi dzīvot jaunajiem. Pieņemsim, veselīgi ēst sudraba paudzē, iespējams, ir tiešām ēst lauka ābolus, ka tev ir dārziņš, kur, teiksim, jaunā paudze drīzāk seko līdz ēdienu sastāvam ļoti tādā mikro līmenī, ko neskatās absolūti, teiksim, tāda, kā saka, tā paudze, kas ir viņa vecāki vai vecvecāki. Abi dzīvo pēc vērtībām veselīgi, bet kā tas notiek, ir ļoti atšķirīgi. Līdz ar to gan komunikācija, gan saturs, ko mēs vispār piedāvājam, īstenībā ļoti mainīsies un jau šobrīd mainās. Tā kā tas varētu būt tā, ka vērtības, varbūt lielās virsvērtības vienas un tās pašas, bet tas kā izpildījums ļoti ārkārtīgi mainās. To mēs redzam arī darba tirgū, to mēs redzam arī, ņemot darbiniekus darbā. Kas ir svarīgi, piemēram, nākot šobrīd jaunajiem. Ja? Tā kā tev liekas, ir darba vide, bet viņam ir tādas mikro detaļas, kas mums neprātā neienāk kādreiz. Ja? Tā. Varbūt vēl kas te kolēģiem pieminē. Jā, liels paldies jums par atbildēm. Šķiet, ka nākotnes darba tirgus būs gan digitāls, gan ļoti cilvēcisks. Tagad pāriesim pie konkrētiem jautājumiem. Mums konkrēts jautājums katram no jums. Un pirmais jautājums būs Vinetai.
Kādas prasmes jauniešiem šobrīd visbiežāk pietrūkst un pieskojas darbā vai praksē? Un kā viņi varētu labāk sevi sagatavot jau studiju laikā? Es varu pateikt, kas šobrīd ir un arī kas pietrūkst. Noteikti ir angļu valoda jauniešiem, diezgan daudziem arī tādas analītiskās prasmes un arī programmas, šādas tādas pārzina. Bet kas varbūt pietrūkst, es teiktu, tādas komunikācijas un sadarbības prasmes. Tāda nekā tikai varbūt digitālā komunikācija un rakstiskā komunikācija, bet tātad argumentēšana spēja prezentēt, komunicēt klātienē ar dažāda vecuma arī cilvēkiem. Tātad bieži vien ir tā, ka uzņēmumā ir dažādas paudzes, silver paudze, vidējā paudze, Z paudze, un tātad kā komunicēt ar visiem, lai atrastu kopīgu valodu. Tas varētu būt viens no tādiem izaicinājumiem. Par digitālajām prasmēm ir tā, ka nav gluži tā, ka jaunieši visu zina labāk, varbūt nekā milēnijuma paudze vai citas paudzes. Līdz ar to arī tīri varbūt dziļāk un labāk apgūt kādas tehniskās prasmes, kādas programmas. Tas ir tas, kas pietrūkst tieši padziļināti. Sanāk, respektīvi, likt kaut kādu lielāku fokusu uz digitālām prasmēm un attīstīt viņas, ja? Jā, un komunikācijas prasmēm. Ok, jā, liels paldies jums. Nākamais jautājums būs Uģim. Kā tehnoloģija un mākslīgā intelekta attīstība maina darbu farmācijas jomā? Un kādas cilvēciskās prasmes joprojām paliks neaizvietojamas šajā nozarē? Ņemot vērā situāciju, ka zāles nav pietiekošas Eiropā un ir diezgan liels zāļu deficīts, tātad Eiropas uzraugošās instances ir spiež uz organizācijām, uz ražotnēm, uz izplatīšanas uzņēmumiem, integrēt mākslīgo intelektu uzņēmumos, lai pātrinātu ražošanas procesus, lai notiktu ātrāka zāļu saražošana un nodrošinātu šo pieejamību pacientiem. Tātad tas, ko Eiropa šobrīd spiež, bet daudzi uzņēmumi vēl ietur šo pauzi, jo nav īsti tā skaidrība, kā ar to visu strādāt, jo tam farmācijā ir ļoti striktas prasības, tam visam jābūt novaldētam, jābūt pierādāmai katrai kustībai, katrai darbībai. Bet attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, jebkurā gadījumā, viss darbs, kas saistīs ar cilvēkiem, šī lēmuma pieņemšanai būs liela nozīme cilvēkam. Šis būs tas, kas apstrādās to gala lēmumu un pieņems un pateiks, kā ir, jo farmācijā pacienta drošība ir pirmajā vietā un attiecīgi tam lēmumam jābūt pieņemtam no cilvēka puses, nevis no mākslīgā intelekta kādas iekārtas, bet šī iekārta dod tādu papildus apkopojumu, informācijas strukturēšanu un tādu pienesumu tieši no tehniskās puses. Jā, respektīvi, mākslīgais intelekts būs kā labs rīks, taču gala lēmumu pieņems cilvēks, ja? Jā, tieši tā. Tas ir tāpat kā ķirurgam. Viņam var būt labi instrumenti, bet ja viņš nespēja veiksmīgi rīkoties šiem instrumentiem, tad tam nav tā lielā nozīme. Svarīgi ir šo mākslīgo intelekta rīku, kas ir kā rīks, kā instruments, izmantot vērtīgi un strādāt ar viņu. Bet jebkurā gadījumā ir pamatā cilvēks. Ok, liels paldies. Un nākamais jautājums būs Dacei. Kā uzņēmumi maina savu pieeju darbinieku attīstībai? Vai nākotnē vairāk novērtēs specializāciju vai spēja pielāgoties un mācīties visu mūžu? Vispār ir tā, ka tad, kad mēs meklējam kādus jaunus darbiniekus, mēs skatāmies kompetenci. Un kompetence nav tieši saistīta ar tavu izglītību. Mums ir virkne darbinieku, pieņemsim uzņēmumā TET, kur mēs primāri paņemam darbā balstoties uz kompetenci un izglītību var sekot pēc tam. Tā kā kompetence ir pamats visam. Bet spēja pielāgoties, jo atkal līdzīgi kā teica arī Vineta, tu vari būt atnākt ar kompetenci un absolūti nespēt sadarboties starp struktūra vienībām, vai tas pat nav obligāts ar paudzēm. Viens tāds spilgts piemērs, ko es redzu, kur ir atkal atšķirības starp pilnīgi absolūti Z paudzi un iepriekšējām, ir, ka viņi atnāk ar absolūtu skaidrību, ka viņi zina, kā ir. Tas ir tāds fenomens, ka, pieņemsim, nostrādājot mēnesi, tu jau esi faktiski jau spriedi, kā vajadzētu būt. Un šeit varbūt tāda arī, kā saka, drīzāk spēja uzjautāt, spēja paprasīt, kā vakar tika tas darīts, kā iepriekš,
un tad varbūt, kā saka, tas lēmums vai spriedums savējais. Ja? Tā kā gan, bet primāri tehniskā kompetence, tehniskā zināšanas, prasmes, ko meklē, un tad tālāk jau tad ir šī viņa darbinieka integrācija un apmācīšana, ka tavs lēmums vai tavs viedoklis mēs viņu ņemam vērā, bet ir arī vēl citi viedokļi. Un tā kā jā, tas primāri kompetence un tālāk sadarbība. Jā. Jā, liels paldies jums. Jā. Interesanti, ka visi akcentējāt mācīšanos un pielāgošanos. Šķiet tā kļūst par galveno valūtu darba tirgu. Tagad nedaudz jautājumu par personīgo pieredzi un vispār ieteikumu jauniešiem. Un, pirmais jautājums būs jums visiem. Ja jums būtu šodien 20 gadu, un jūs tikai sāktu studēt, ko es mācītos un kādas prasmes trenētu visvairāk? Es iedošu tādu vienu stāstu. Man abi bērni no 19 gadu vecuma bija Londonā un dēls no 18 gadu vecuma. Abi sāka strādāt Londonā, un es viņiem uzdevu šo jautājumu. Kuri mācību priekšmeti tev palīdzēja atrast Londonā darbu? Un šī tā vieta, ko vajag domāt mums īstenībā arī tādā izglītības sistēmas līmenī, ka viens ir tehniskā kompetence, un padomājam paši, cik daudz mēs esam priekšmetu skolā mācījušies, un vai viss mums ir palīdzējuši dzīvē dabūt darbu. Bet tas, ko mums neiemāca, un tas, ko es redzu, ko atkal māca, pieņemsim, es izpētīju arī vienu amerikāņu programmu, ka man dēls bija domājis, ka mācīsies golfa skolā ārvalstīs. Viņi māca šīs finanšu pratības, nodokļus, tieši kā darba tirgu, meklēt darbu, jo atrast, pieņemsim, megapolē atrast darbu, tas nav aizsūtīt CV. Tas nav aiziet uz interviju. Tas ir, lai tu tiktu līdz intervijai. Es pateikšu jums vienu piemēru. Es arī tikko pabeidzu Vestminsteras universitātē klātienē Londonā pagājušajā gadu maģistrātu 3. Ja? Un es gribēju pieteikties uz biznesa attīstības menedžera amatu, uz kuru bija pieteikušies 6400. Respektīvi, prasmes, lai tu izsistos ar 6400 vispār ar savu CV, tu varētu būt labākais cilvēks pasaulē uz šo amatu, tur jābūt vēl zināšanām, kā vispār dabūt cauri šai. Pirmais ir roboti, kuriem tev ir jāaiziet cauri atlasē, ja, un pēc tam tālāk jau arī tie, kas ir dzīvie cilvēki, kas, teiksim, personāla atlas, arī viņi nevar 1000 kvalitatīvi izskatīt. Līdz ar to, teiksim, prasmes tādā īpaši, ja mēs vēl arī redzam, ka jaunā paudze arī tēmē uz amatiem, kas varbūt ir starptautiski, ja, kur ir vajadzīga arī tāda starptautiska tomēr darba tirgus meklēšanas pieredze, ja, tad ļoti daudz mums ir jādomā vēl papildus. Vinet palīdzēs labāk, kas ir papildus jādabū, kādas zināšanas, bet tas nav tikai par mācību priekšmetiem. Tas nav par to, vai tev matemātikā vai kurā no priekšmetiem ir izcils atzīmes. Tu pat netiec līdz tam galdam un sarunai ar to, ka tu esi izcils. Jā, tā kā es to redzēju Londonā, cik tas ir arī, pieņemsim, mana vecuma cilvēkiem viegli vai grūti dabūt, un mums šeit nav vispār tāda tēma, kā pieņemsim atšķirība tur pēc rasēm vai pēc reliģiskām pārliecībām. Ja, tā kā tas ir tāds, kas vispār arī netiek izskatīts. Mēs pat arī tādu pat nemācam, bet tas ir ārkārtīgi globāli šobrīd liels topiks, kā izdzīvot starp tajās vidēs, kur to skatās un mēra. Un arī tur pieņems ļoti bieži tavu prasme vairs nav numur 1, jo tur tā kā ir kvotas. Piemēram, man bija Londona, tas TfL, kas ir Londonas transporta līdzīgi, kā mums Rīgas satiksme, tā ir Londonas transporta uzņēmums. Ja? Un man bija jāpēta pie viņiem, mācību priekšmetā atalgojuma sistēmas, mums bija jāpēta, kādi, teiksim, tie noteikumi, kādā veidā tiek veidot atalgojuma sistēma Londonas tajā transporta uzņēmumā. Un, piemēram, tur ir kvotas, ka tev ir jābūt konkrētam procentam teiksim, cilvēkiem ar citu ādskrāsu, no citām rasēm, un ne tikai amatos, kas ir šoferi, pieņemsim metro, bet arī vadības un valdes līmenī.
Un tajā brīdī tu vari ar savu izcilo Cambridge diplomu, bet ar citu, teiksim, reliģisko pārliecību īstenībā palikt otrais. Ja, tā kā te ir tas, ko varbūt man jāprasa tālāk padoms Vinetai. Tu jau zini labāk, kā izsisties savu robotiem, ja, bet tur ir virkne prasmes, kuras mēs pat vispār neizskatām. Mums vispār izglītības sistēmā vispār tā kā pat nav pat tālumā pie horizonta, lai tu varētu kvalificēties rītdienas globālajā darba tirgū kā resurss. Ja. Jā, paldies. Wow, jā, Dācis, paldies, ka padalījies. Es domāju, paldies Dievam, ka mēs dzīvojam Latvijā. Nu, protams, ja tu vai ne? Bet ja tu gribi izsisties globāli, nu jā, wow. Nu, skatoties uz sevi un arī darba tirgu, ko es arī redzu, ko es gribētu mācīties, ja man būtu tāda iespēja. Nu, pirmkārt, to pašu angļu valodu. Tagad jau bērndārzā māca. Man arī jāmācīja angļu valodu bērndārzā, bet tas bija tādā līmenī, nezinu, tur kaķis suns. Šobrīd es skatos sava 3-gadnieka bērndārza programmā, un es domāju, es pat šos vārdus dažus pat nezinu, ko tur māca 3-gadniekam. Noteikti angļu valoda, top 1 plus valodas vispār kā vērtība. Otrs, komunikācijas un prezentēšanas prasmes, kā sev prezentēt arī darba tirgu, jo tev var būt prasmes un kompetences, bet tu varbūt neproti sevi noprezentēt darba tirgu, noteikti arī šo. Un es vēl arī skatītos un mācītos tādu kombināciju kā finanses plus IT. Kāpēc? Tāpēc, ka šobrīd šī kombinācija ir ļoti pieprasīta darba tirgu un ļoti labi atalgota. Varbūt iespējams ietu vairāk IT lauciņā, varbūt finanšu, bet šī kombinācija ir tāds jackpots, ko var izvelkt IT plus finanses. Tātad noteikti arī tehnoloģijas, iespējams kaut kādas IRP programmas, tas pats SAPS varbūt, kas arī ir pieprasīts pasaulē, vai kādas citas programmas, tā kā IT līmenī pārzināt. Arī biznesa inteliģences rīki, ko pārzināt, mākslīgā intelekta rīki plus finanses. Šī varētu būt tāda veiksmīga kombinācija. Nu, tas ir tas, ko es mācītos. Varu papildināt Vinetu, jo man meita gāja uz Londonā uz Barclays banku uz interviju, un viņa pabeidza biznesu ar finansēm Greenwich universitātē. Un, piemēram, augsta līmeņa bankas pateica, tev nav IT programmēšanas zināšana, tad atnāc, ka tev viņas būs. Un Pythons ir obligāti. Un tas codings, respektīvi. Ja? Un tad man palika pašai tāds jautājums zīme. Tas ir Londona, un cilvēks ir pabeidzis Londona augstskolu, bet tad jau Londona, jums vajadzēja to likt iekšā pie finanšu izglītības, ka, teiksim, tāda programmēšana ir viens obligātais priekšmets, ja tev, teiksim, topa bankas pasaka, un tāpēc man liekas, ka Vinets, tas padoms ir ļoti vērtīgs, ka, ja tu esi finansists, mācies to coding klāt, un ja tu esi IT, mācies finanses klāt, tad tu tiešām būsi jackpotā, jā, tā kā gan Latvijā, gan ārpusē, jā. Jā, tur ārpusē arī ir iespējas, bet es cerēšu, ka mūsu studenti paliks šeit pat Latvijā un atradīs tikpat labas vietas, kur strādāt un realizēt sevi. Bet tas, ko es varētu no savas puses vēl papildināt un teikt, ir ņemot vērā to studiju procesu un laiku, kad tiek pabeigt šīs studijas, šie visi studenti pa lielam ir līdzvērtīgā līmenī. Jo visiem ir šis diploms. Bet tas, ko es teiktu Uģim 20 gados, Uģi, sāc darīt kaut ko vairāk, iesaisties kaut kādās ārpus studiju organizācijās, kādās biedrībās, jo tanī brīdī, kad es studēju farmāciju, es vispār nesapratu, cik farmācija ir plaša zinātne, ka farmācijā ir tik daudz dažādu profesiju, kuras var mācīties, izzināt un atrast savu aicinājumu atbilstoši savām interesēm. Tad, ja es to būtu tad zinājis, es noteikti būtu rīkojies savādāk. Tāpēc tas mans ieteikums jums, studenti un visiem klausītājiem, lūdzu meklējiet, kas jums notiek apkārt. Kas jums notiek, iesaistieties, sazinieties ar pasniedzējiem un uzprasiet, kādas ir iespējas, meklējiet. Un es zinu, ka jūs teiksiet, jūs esat ļoti aizņemti un jums nav laika, bet skatoties šobrīd ar manu šī brīža darba ritmu un visu procesu, ko es vadu un ko es darīju tad, tas studiju process nemaz nebija tik aizņemts. Tas varētu būt 50% no tā, ko es daru tagad. Tā kā jums ir iespējas, jums nav bērni, jums nav ģimenes, jūs varat fokusēt savu laiku visu mācībām un savai karjerai jau sākumā un saprast, ko jūs gribat un kur jūs gribat virzīties. Lai nav tā, ka pabeidzot universitāti, jūs esat apliet ar augstu ūdeni, jūs nesaprotat, ko es tagad darīšu. Tas būtu mans tāds pienesums un ieteikums pārējiem.
Respektīvi, izmantot katru iespēju, kas tiek dot, un izmantot savu laiku liederīgi. Manās nelielās papildu jautājums jums būtu, kādu priekšmetu jūs ieviest Latvijas skolu sistēmā? Es varbūt pirmā pakomentēšu. Es nezinu, kā noformulēt šo priekšmetu, bet es zinu, ko tur mācīt. Noteikti tādas lietas, ko nemāca skolā un kas ir vajadzīgas dzīvē. Piemēram, par ģimeni. Kā strādā vispār ģimene kā sistēma, kā strādā partnerattiecības, kā strādā sistēma vecāki bērni, attiecīgi skatīties, kā tad ar vecākiem sadzīvot. Tādas arī pamatu lietas, varbūt šobrīd to māca. Es nezinu, kad es mācījos, tad nebija. Par citu tēmu jau, par finansēm, tādas pamata lietas, kā investēt, attiecīgi, kā vispār ar naudu darboties, jo man to vispār skolā nemācīja. Tu saņem algu, tu, piemēram, esi pabeidzis vidusskolu vai augstskolu, tu saņem pirmo algu, ko man tālāk darīt, kā tālāk ar tām finansēm rīkoties. Tādas pamata lietas, jā, noteikti finanses, attiecības, partnerattiecības, kad noteikti nākotnē arī būs bērni, kā bērnus audzināt. Tādas lietas dzīvē, man liekas, vajadzētu arī skolā mācīt un runāt par to. Jā, paldies. Es gribētu pateikt tādu vienu pilnīgi kosmisku priekšlikumu, bet es mācījos PSRS laikos skolā, un es nāku no Valmieras, un mums bija ļoti nopietna militārā apmācība. Es kādreiz biju tāda ļoti liela sportiste. Es arī startēju rajona sacensībās, bija tādas militārās sporta spēles kāvi. Tur bija tiešām tāda izturība, jābūt izturībai, fiziskai sagatavotībai. Es šāvu no 50 punktiem 49. Un es vēl šodien māku ļoti daudz lietas. Un man liekas, ka šobrīd mums ir gan tā ģeopolitiskā situācija, gan arī noņemot no šo ģeopolitisko. Mēs esam aizgājuši tādā mīkstniecībā, man liekas, ka mēs vairs nevaram ne muguru noturēt, ne tā teikt, vējš uzpūš un visi slimi. Ja? Un man liekas, ka tas ir tāds, kas ir jātrenē. Vienkārši arī par dzīvi. Tas iedod dzīves rūdījumu. Tas nav par šaušanu, tas ir par rūdījumu. Ja? Tas ir viens un otrs. Man liekas, ka šis tāda, ja tā varētu vienkārši nosaukt tāda kā programmēšana, ka tas tomēr būtu jālaiž plašāk, kaut kādi pamati, absolūti pamati tajā kodingā būtu jāmāk, vai tev ir interesi par IT vai nav. Jo tas tomēr trenē tādu loģisko domāšanu. Es pat arī pat tās Rīgas biznesa skolā paņēmu tieši par Python arī kursus, ja. Viņi var ielikt robotām, protams, ka robots uztais formulu, bet tas ir par to domāšanu. Jo dzīvē viss tā kā tāds šahs, tas ir. Tev ir priekšā situācija, maksāt, nemaksāt, riskēt, neriskēt. Ja? Un tur ir vajadzīgs tas algoritms, ka tu vienkārši viņu trenē, tu visu laiku trenē to smedzeni. Mums jāuzmanās, ka mūsu vietā izdomā roboti. Mums tomēr būs dzīvē situācijas, kur pašiem būs jādomā, tāpēc tāda gan ķermeniskā, gan smadzeņu tā vingrošana ir vajadzīga. Man liekas, vienalga, vai būs roboti vai nebūs. Ja? Tāds mans priekšlikums. Jā, cik es informēts, vidusskola šobrīd ir valsts aizsardzības mācība, kur māca šīs pamatprasmes par militāro dienestu. Jā, pamazām tiek ieviestas, bet par to par IT jomas pilnībā piekritīšu. Tā ir ļoti noderīga lieta, kas nākotnē pavisam noteikti gan jebkurā nozarē noderēs. Jā, paldies. Jā, es jums visiem vēlētos piekrist, kad būtu nepieciešams tāds priekšmets, kas vairāk saistītu ar dzīves gudrību. Tādu, ko kāds pieaugušais varētu iedot bērnam, kā tad kļūt tam patstāvīgam, kā tad uzsākt to dzīvi, tās pirmās gaitas, ka tu esi viens pats. Un es domāju, ar to arī iesākumā pietikt, jo pēc tam jau ir vajadzīgs arī tas cīniņš par dzīvi, jo tā visa dzīve ir tāda liela cīņa ar daudziem notikumiem, ar daudzām lietām, kas nāk pretī, tāpēc šis arī jānorūda. Dzīvē arī vajag iedot savu to rūdījumu cilvēkam, bet tādu vispārīgu dzīves skolu, kaut kādu piezīmi, informāciju noteikti vajadzētu iedot. Vēl vienu papildinājumu, vēl viena lieta, un es domāju, ka tas ir, ja skolā mācītu
tad kā līderības priekšmetu vai programmas. Es esmu pati bijusi 2 līderības programmās Latvijā. Mentors, viens ir Go Beyond, viens ir Future Heroes. Un tur es redzu, ka tos bērnus, jauniešus, viņus sāk ielikt par atbildīgajiem konkrētā projektā, aizēja sarunā ar pašvaldību, kā šajā pašvaldībā dabūt jauniešu fokus no alkohola lietošanas uz to, ka viņiem interesēs rītdien vairāk sports vai ārpus stundu nodarbības. Ja? Un tev neviens nesaka priekšā schēmu, kā. Un šis ir izcili, jo, piemēram, kas notiek šobrīd arī, ko es darbvietās redzu, mēs esam uztrenējuši cilvēkus izpildīt uzdevumus. Un tad tam vadītājiem viņš jāpamperē. Tev tā teikt, tu izpildīt no A līdz B, tagad no B līdz C, bet varbūt, kad paņem kaut kā kopumā to visu un paskaties, ka tu esi atbildīgs par visu to projektu un tu nāc ar priekšlikumiem. Un tad vajadzīgos lauciņus, kur tu netiec galā, nāc un prasi. Bet mums ļoti bieži mēs esam iemācījuši tā matemātikā, izdarīja mēdz malacis, tagad nākošais mēdz, un viņš turpina to. Viņš nāk un saka, es izpildīju no A līdz B. Un tad beigās man ir vieglāk izdarīt pašam, nekā aprakstīt un visu laiku kādu menedžēt. Ja? Un šis ir tāds, ko mums jāpapildina izglītības sistēmā. Šie te vairāk projektu darbi, vairāk, kur ne tikai tādi projekti darbi, kur viss ir aprakstīts, bet kur nav aprakstīts. Kur tev ir jāaiziet un jādabū un ar savu leadership jāparāda, ka tu esi izmainījis un pievienojis vērtību. Šis te izmainījis un pievienojas vērtība ir atslēgas vārdi. Tā, kad tu aizēji prom no savas esošās darbvietas uz nākamo, kas bija tas, ko tu izmainīji un kādu vērtību tu atstāji? Jo, ja tu neko neizmainīji, tad pēc kam tu tur biji. Ja? Un tas ir tas, ko pērk nākamais darba devējs. Ko tu pēc vakardienas pieredzes varētu izmainīt vai pievienot vērtību manā uzņēmumā. Tā. Jā, liels paldies. Mums tagad būs katram individuāls jautājums. Pirmais jautājums būs Dacei. Kā jaunieši var izmantot praksi vai darba iespējas, lai saprastu, vai konkrētā joma viņiem der? Es domāju, ka droši pieteikties pie uzņēmumiem bezmaksas praksēs, gan caur universitātēm, gan arī bez universitātēm. Droši, vai caur vecākiem, vai caur paziņām. Un beigalā pilnīgi droši vienkārši tas, ko es saku, uzklauvējiet pie durvīm. Ja tev būs labs piedāvājums un piedāvājumi jābūt kādam, un man liekas, ka Vineta par to izcili māca, ja, kad, ja tu vienkārši atsūti, kur tu esi dzimis un kur skolu beidzis, piedošana, 6400 vēl tādu atsūtīja. Ja tu māk atrast ar visu to, ko tu, es varbūt tikai, tās 11, 12 klases beidzis vai tikai to universitāti, bet tas, ko arī jūs teicāt, pielicis klāt, ko tu darīsi vēl. Kas ir tas unikālais RSU studiju laikā, ko tu vēl darīji papildus? Ja? Tu biji studentu padomē, tu biji kaut kādos projektos. Kas ir tas unikālā vērtība? Tas interesē darba devējus. Viņš ir gatavs paņemt tādu, jo viņš jau redz, ka tu esi darītājs. Tu esi tas, kas var izturēt, tu esi tas, kas var pievienot vērtību, tu esi tas, kas noteikti iespējams arī mūs pievienos vērtību. Ja? Bet ir blāķiem nāk darbi visādi tās tie CV, ja, kas ir vienkārši, es vienmēr cilvēkiem saku, CV nav to biogrāfija. Tev nav jāaprakst, kur tu esi dzimis un kurā skolās esi gājis. Tev jāparāda tas unikālais, ja, kāpēc esi. Un tas 6400, tas man paliks laikam līdz mūža beigām. Pamēģini savu 6400 parādīt, cik tu esi unikāls. Labs treniņš. Un tad no tās vietas sākam. Ja? Jā, es tā ļoti smuki ievirzījāt nākamo jautājumu, kas būs Vinetai. Kā jaunietim izcelties ar 10 citu kandidātu un kas šobrīd visvairāk piesaista darba devēju uzmanību? Jā, ļoti labs jautājums. Es parasti saku, kā izcelties starp 100. Kur man tagad būs jauns fails. Kā izcelties? Tātad, pirmkārt, ko es vienmēr saku studentiem un jauniem cilvēkiem, ļoti darba pieredze ir svarīga. Tas, ka tev ir izglītība, tas, ka tu mācies, ir ļoti forši. Bet tiešām centies papildus, vai nu tā ir prakse, kaut vai prakse, vai nu kāds darbs. Tiešām mēģināt papildus augstskolā iegūt vēl reālu darba pieredzi vai praksi, bet ne 3 mēnešus, vismaz pusgadu. Jo 3 mēneši, tas darbdevējiem, piedot, ir smieklīgi. Tas ir ļoti maz 3 mēneši. Es teiktu, sākot no 6 mēnešiem, ja tu vari dabūt reālu darba pieredzi vai praksi, superīgi, to liec iekšā savā CV. Un to arī, ko Dācis stāstīja, tātad, piemēram, man ir lielisks komunikācijas prasmes. Nē, rakstietiecīgi, tu esi vadījis 15 cilvēku padomi augstskolā, darījis to un to tādus un tādus projektus. Reāli
reālus sasniegumus un reālas lietas, nevis vienkārši labas komunikācijas prasmes. To taču liek katrs otrais savā CV. Tiešām konkrētus piemērus. Un arī kas latviešiem arī bieži vien, kad nevar par sevi tā kā, pastāstīt, palapoties, kad tiešām esi tāds zemāks par zāli, vai ne? Tas ir ļoti, ļoti bieži. Es domāju, visās paudzēs. Ir tīpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem Latvijā ļoti grūti ir ar šo. Piemēram, jautājums, kas ir tavas stiprās puses? Ļoti grūti pastāstīt, bet jauniešiem arī ir līdzīgi. Tātad spēja sevi palielīt un pastāstīt, ko tu reāli esi izdarījis. Es pilnībā piekritīšu ļoti daudz jauniešu, kuri tiešām ļoti gudri skolēni, taču viņi saka, ka viņš neko nesaprot, viņam nekas nesanāk, un beigās uzraksta darbu uz 10. Tā kā šī sevis noniecināšana mums ļoti bieži traucē attīstībai vispār tā kā, pacelt sevi kā labāk cilvēku. Bet jā, paldies jums. Un nākamais jautājums būs Uģim. Kā jaunietim, kurš vēl tikai meklē savu ceļu, nezaudēt motivāciju, ja sākotnēji mēģinājumi nav veiksmīgi? Jā, labs jautājums. Es sākšu no savas pieredzes. Arī es kādreiz biju students un biju darba meklējumos. Jā, un tā mana pieredze, man kā farmaceitam, tanī brīdī tas ideāls bija kāds Latvijas ražošanas uzņēmums, tas bija akcijas sabiedrība Grindex, un es pieteicos vienā no vakancēm, kuras ļoti gribēju un cerēju tur tikt, bet man atteica. Un tad tāda vilšanās sajūta, un kāpēc esmu tik slikts, bet es nepadevos. Es aizsūtīju vēstuli, ka es vēlos iet praksē bez maksas. Es vēlos apgūt zināšanas un mācīties, un man uzreiz atbildēja. Un teica, jā, un beigās rezultātā man par to praksi maksāja. Bet fakts kā tāds, kad caur šo praksi es tiku šī uzņēmumā, kurus gribēju, šajā uzņēmumā nostrādāju 8 gadus un biju tiešā pakļautībā valdei, strādāt tādiem strateģiski svarīgiem uzdevumiem, bet tas ir ar to neatlaidību. Tad mums ir jābūt neatlaidīgiem, ja tiešām tev jāsaprot, vai tas ir tas, ko tu gribi. Ja tiešām tas ir tas, ko tu gribi, tad ej uz to mērķi. 1 reizi, 10 reizes, bet ej. Tikpat labs piemērs man kursabiedrs šeit pats Stradiņu universitātē, ne kursabiedrs, bet draugs, mēģināja tikt zobārstniecību. Viņš iestājās, viņš netika 1. gadu, viņš ņēma papildus vasarā mācījās, ņēma papildus pasniedzējus, trenēja savas zināšanas, 2. reizi mēģināja, arī nesanāca. 3. reizi viņam jau sanāca, un tad es vakar biju pie viņa ciemos, lai aizvestu savu meitu pie zobārsta, un tad tik patīkami redzēt, cilvēks ir cīnījies, viņš ir savā vietā, viņš deg par to zobārstniecību. Un tāpēc, ja viņš būtu padevies, es nezinu, mums būtu bez viena tāda ļoti spēcīga profesionāļa mazāk. Tāpēc nepadodieties, cīnaties, darat un galvenais saprotat, ko jūs gribat no tā visa. Tieši tā, arī skatītājiem. Man arī ļoti līdzīgs piemērs bijis, ka gribu tikt kaut kā konkrētā vietā, taču man nepaņēma. Ko es darīju, aizgāju uz vienu citu vietu, dabūju tās pašas iemaņas, tās pašas prasmes un mēģināju vēlreiz, un šogad mani paņēma. Tā kā nepadoties un viss jums sanāks. Tagad neliels jautājums par skatu nākotnē. Un, kā jūs domājat, pēc 7 gadiem, kāds būs ideālais jaunais speciālists Latvijā? Vai varam to raksturot 3 vārdos? Es varbūt sākšu. Tas īstenībā nav viegls jautājums, jo 3 vārdos kādu raksturot ir ļoti šauri skatīties uz lietām. Tāpēc, kad personība vai darba ņēmējs kā tāds, viņā ir tik daudz komponentes, kas veido viņu kā ekspertu, kaut vai ikdienišķas lietas un skatījums ikdienā, mājās, ko viņš dara. Tas dod tādu kārtīgu pienesumu tam, ko viņš var iedot arī uzņēmumam, uzlabojot uzņēmumu kvalitātes sistēmu vai procesus kā tādus. Bet tās 3 lietas, ko es vēlētos nosaukt, ir motivācija, tad zināt un saprast, kāpēc es par to gribu. Nākamais būtu tāda zinātkāre, iemācīties, mācīties, uzzināt un skatoties uz farmāciju, kā farmācijas industriju, ir atbildība. Augsta atbildības sajūta par to, ko daru. Ja es daru, tad kāpēc es to daru? Un tad sagaidu arī kvalitatīvu rezultātu, lai tas viss būtu tā atbilstošas kvalitātes. Jā.
Es gribētu vēl tādu vienu virzienu pateikt, ko mēs te neesam izdiskutējuši, darbs ar rokām. Es izlasīju te vienā rakstā, ka nākotnes miljonāri būs Amerikā tie, kas ir plumbers, ja, kas ir latviski santehniķi, jā, un respektīvi tie cilvēki, kas īstenībā tiešām šobrīd ārkārtīgi pietrūkst. Un es domāju, ka tas nākotnes cilvēks, tas ir 7 vai cik gadu, bet tuvākās nākotnes cilvēki ļoti aizies šauri dziļā specializācijā. Vai tas ir perfekts izpildījums darbs ar rokām, vai tas tā teikt ir teiksim, kvalitatīvs darbs ofisā, bet katrā gadījumā šī šaurā specializācija, jo visu vairs nevar cilvēku prāts aptvert, mums ir milzīgs informācijas apjoms. Es domāju, šobrīd daudz dzīvo savos burbuļos, lai, teiksim, kaut kādu mentālo līdzsvaru tomēr arī saglabātu. Līdz ar to es domāju, ka tas tā būs, bet šī šaura dziļā specializācija aizies tiešām ļoti ar inovācijām, ja, gan kā izmantot tehnoloģijas, lai ar rokām strādāt inovatīvi, ja, un arī, protams, jebkurš darbs, kas ir ražošanā, vai tas ir tālāk, jebkurš cits, bet inovācijas viennozīmīgi un spēt būt atvērtam arī tajā vienalga vai darbs ar rokām vai kā es tagad darbs ar galvu. Ja. Jā, tā kā tā. Jā, es noteikti piekritīšu Dacei. Man liekas, ka tā jau ir tagadne. Nezinu, tā ir taisnība vai nē, bet kaut kur savās aprindās runājam, kad flīzētāji pelna 20,000 mēnesī, un daži arī apstiprina, ka tā ir taisnība. Tātad ar rokām tu vari tiešām ļoti lielu naudu nopelnīt, bet ar piebildi, ka tu esi izcils savā jomā. Tāds, kurš taisa tur kļūdas, protams, tu nepelnīsi 20,000 mēnesī. Es laikam teiktu gudrs. Tātad apvienot, ka tev ir zināšanas un kompetences, noteikti arī tāds apķērīgs, jā, un apņēmīgs, ka tev ir tā apņēmība arī darīt, iet un izdarīt lietas līdz galam. Un komunikācija prasmes, ka tu spēj arī komunicēt, runāt, prezentēt, kas ļoti daudzos amatos un uzņēmumos ir ļoti svarīgi, ko es arī dzirdu šobrīd no darba devējiem, ka viņi no ļoti daudziem cilvēkiem sagaida tomēr labas komunikācijas, sadarbības prasmes, kas ir tāds must have šobrīd. Vēl pievienot vienu lietu klāt, ja gadus atpakaļ izglītība bija panacēja augstākā. Viņas augstākā izglītība bija panacēja. Nebūs tev tur, maģis grāds vai bakalaura grāds, ka tālāk netiksi. Šobrīd, un tā ir arī viena ļoti liela problēma Latvijas skolu sistēmā, ka ne visi spējīgi tai vidusskolas programmai vispār iziet cauri. Tur tiešām pašreiz līmenis ir ārkārtīgi gan dziļš, gan augsts, ko prasa. Ir vesels segments jauniešu, kuri nepabeidz un ir principā tādā vispār radarī nevienam, apmēram tiec galā pats. Ja? Un tas, kas šobrīd ir arī tāda nākotne, ka ne obligāti izglītība būs tas, bet šīs certifikācijas, ko viņi būs dabūjuši klāt, vai tas ir pabeigt vidējā vai nepabeigt vidējā, vai pabeigt augstākā vai nepabeigt, bet šīs prasmes, un te ir ļoti labi piemēri, es domāju, katram jums zinām, man arī personīgi ģimenē zinām, kur cilvēks ar vidusskolas izglītību online pabeidz certifikāciju šī programmēšanas, konkrētās programmēšanas valodas, un strādā IT amatā, pelna ļoti labi, un nevienam neinteresē, vai tev ir vai nav augstākā izglītība, visi meklē prasmes. Tad šīs būt gudram, šauri, dziļi, specifiski savā zināšanās, ja, bet izcilam tanī. Un tālāk jau tur arī izglīti, protams, tas palīdz, bet nevienmēr. Ir ļoti daudz, mēs paši zinām, ar augstskolas maģis grādiem un nevar atrast darbu, vai nevar atrast pietiekami apmaksātu. Dabūt tādu, kā kafejnīcā pelna tādu pašu, teiksim, atalgojumu. Ja. Līdz ar to izglītība vairs nav garantija. Ja. Tas ir tikai ceļš uz. Ja. Es vēl gribētu piekrist Vinetai par to komunikāciju, jo no pieredzes varu teikt, ka zinu vienu tādu ekspertu, kurš tiešām ļoti liels profesionāls savā jomā, bet viņam bija problēmas par sevi pastāstīt.
komunicēt, izstāstīt, cik viņš ir labs. Un tenī brīdī, ja tu nespēji izstāstīt, cik labs tu esi, kā citi tad zinās? Un kā viņi var zināt, ka tu esi labs eksperts, ja tu nevari pateikt to, nevari pierādīt, nevari izstāstīt, celt priekšā faktus. Tāpēc tā komunikācija ir, es teiktu, īstenībā ļoti augstā tenī pozīcijā, jo sākumā tev jāsāk ar to, ka tu sevi noprezentē, lai tu vispār virzītos tālāk un tevi darba devējs vērtētu, pēc tam, arī rakstiskā veidā, piemēram, tenī pašā argumentēt un parādīt svarīgāko, ar ko tu jātaisi īpaši, ko mēs jau šodien diezgan daudz apskatījām. Tā kā, jā, tas nav manis. Respektīvi, jaunais speciālists tāds, kurš ir komunikabuls, atvērts, gatavs mācīties vienmēr, un ļoti apņēmīgs cilvēks. Okay. Es teiktu, lielu paldies jums visiem par atbildēm, tiešām. Paldies par ieskatu un iedvesmu. Šodien dzirdējām, kā nākotnes prasmes nav tikai par tehnoloģijām, tas par spēju domāt, pielāgoties un būt gatavam mācīties vienmēr kaut ko jaunu. Aicinu studentus izmantot katru iespēju, gan ārpus studiju aktivitātēs, gan praksēs, gan brīvprātīgos darbos, jo tieši šīs prasmes ir tās, ko darba devēji patiešām novērtē. Paldies auditorijai par līdzdalību un lai jums visiem veicas savas nākotnes veidošanā. Paldies!